cilvēkiem, jau paliks 2 galdi, un pēc tam tikai fināls. Jā, diezgan ātri. Nu, bet šodien arī agrāk sākam, tas 12. Bet sistēma bija, nevis sistēma, bet struktūra turneram bija šī uzlabota. Tagad startnes teik bija 10,000, pagašā reize bija 7. Un arī 30 minūtes? Jā, 30 minūtes, bet tur bija šī kaut ko samahinēja ar blindiem, tagad kaut ko tā ātrāk. Kartiņas ar sēdvietam pie galdiņiem. Lūdzu, vakar turnīra No Limit Texas Hold'em vai 20 latu. Nāciet tuvāk pie rulētas galda, lai izvēlēties kartiņas ar sēdvietu pie Kaut kāds turnīrs vēl viens sākās? Jā, laikam sēdē. Nu ko? Vai kāds labi, mēs nevaram vairs komentēt. 1, 2, 3, 4. Vilinoši. 3000. Es biju tik ļoti gribējuši spēlēt šodien. Man liekas ļoti interesanti, kad spēlē kaut kā pret cilvēkiem no tavas valsts un tā. Jautri. Vismaz man pirmo reizi man neviens nekad neprasa, no kurienes tu esi. 2400. Nu jā, Latvijā tā pazīst žurnālus, zinu, ka par tevi raksta un tā. Jā, tas tā sanāca. Bet es pārliecinātu, ka ir daudz citu cilvēku, daudz labāk par mani. Nu, nezinu, es nedomāju, ka Latvijā kāda vēl meitene spēlē tik daudz. Nu, meitene, jā, vienīgais, kas man ir, tas ir mans dzimums, jā. Tam es piekrītu. Mums tagad ir arī kas showdowns un all-in. Jā, zveja spēle, kas viņu... 10, tu tieši čāk. Nu, būs... Zvejai 10, jā. Zvejai 10. Būs baigi žēl, viņš pazada šitā pointlībā. Mēs tur mīkšķis par viņu. Wow. Nu, jā. Man vienu brīdi izlikās, ka tur bija 10. Tagad vēl ir out. Tomēr nē. Nu jā, tagad jau nav ne smaida, nekada joka. Jā, nu, pokers, tas tāds klasiskā situācija, coin flip. Turnīrā tas ir visu laiku. Tas keša laikam tā nav. Es uzskatu, ka arī ir. Es varbūt piekritīs, bet ir daži bija tā, ka tev ir čip vai kā, un tu jūties it kā uz viļņa, un tad vienu brīdi tu zaudē vienu roku, otru, un tad vienkārši liekas, ka viss ir pret tevi. Un tas notiek ļoti ātri. Jā, nu tāda situācija vajag beigt spēlēt, vai tu tomēr turpināt kā tu? Parasti es vai, piemēram, izēju uz 30 minūtēm, ja man ļoti sāp. Un kad es nevaru vairs izturēt, man liekas, kāpēc, kas pa stulbumu, jā, dažbrīd es arī vienkārši aizēju, man liekas, ka es neko nevaru izdarīt. Viss vienkārši kārts runā pret mani. Jā, nu, tev labi, ka tu var nomierināt, man ir problēma. Es turpinu spēlēt tiltā, mīnus, nauda beidzas, es beidzas spēlēt. Nē, man ir diezgan viegli ar tiltu, kad tas tā īpaši neskar. Bet tas ir tikai dzīvajā. Ja es spēlēju online, tad nē, tad es tiltoju. Man liekas, tas ir tas, ka tāpēc, ka cilvēki man ir apkārt, kad man ir jāsamācās. Interneta vispār viss ir slikti, tāpēc tur ir viss tā un ādas, ka viņai ir. Jā, tas vēl sliktāk tev ir. 10-20. Man vēl, tur dzīvais pokers var ierobežot. Es te arī sāku domāt, ka es sākušu, kamēr es šeit Rīgā, es sāku spēlēt online. Esmu kaut kā varbūt uzlabot savu spēli vai kaut ko citu. Bet tā online, nezinu, man baigi nepatīk, ka visi izmanto tas Hold'em manageris un pārējais, te vajag nopirkt tas datu bāze, visu laiku viņu atjaunot un tā sekot līdzi, lai dabūtu labāku winrate, un tomēr, tas tā. Jā, nav viegli. Tā, jā, nezinu. Bet tā ir ļoti laba praksa. Praksa, protams, pieredze, cik daudz tu viena stunda tu vari izpalēt pie pilna galda. Sanāk 4 reizes vairāk izpalēs. 4 reizes vairāk? Jā, pie shorthandi tu izpalē 10 reizes vairāk. Tas uzreiz. Un ja tu spēlē vienu galdā, ja tu spēlē vairākas. Jā, protams. Jā, tomēr, internetu tā, Marim ne.
Jā, kungs 6. O, dīvaini. Lūk, mēs varam redzēt, ka, nu jā, zvejai bija ļoti slikts kārts. Jā. Un ļoti slikts garas stāvoklis. Tomēr vajag viņam tā mazu banku, vienu turpat blindus. Jā, uzreiz mēs redzējām. Smaida, runā. Tomēr. Tā Edgars izmanto savu imidžu, bet ne šoreiz, kas bija pretiniekam. Nav jāsmu. Nu, Bet labāk, laikam. bet labāk kā 10-3. Jā, daži bija īstenībā, es pat tik sūdīgs kārtas, piedodiet, ka daži bija es pat, ja ir nofaldots, ir viegli, nu, ir vērts atdot. Es biju domājis, ka tu, wow. jā, dūzis dāma. Dāma. Pie viņu čipsteikiem, es domāju, tas tā kā nāc, Jā, gandrīz dūži. Cik bija jā? 2-4 spekulējums tagad ir. Jā. Skļūdos. Veiksmīgi. Bišķi dietā. Трикшот был на самом деле. Tā, mēs redzam, ka Ante jau 300, tas nozīmē blindi palielinājās. Es domāju, 1500, 3000, tas tā jau pa skarbu. Domā, uzreiz tik liels leciens? Jā. No 1200? Jā, no 1000 tāpēc, un 2000. Nu, jau bija, 1200, 2400, laikam. Jā, 2400 iznāk. Jā. 1200, 2400. Tev taisnība. Tā varētu būt, jā, laikam izstāvs. Jā, nu pagaidām. Vispār, jā. Jā, mēs redzam, arī nav ar ko spēlēt. Alieškins pamēģinās nozogt. Tā zvēja. Bišķiņ tilties, varu tā pateikt. Jā, ir. 600. Tā, nu jā, 3-2, bet tāpat nedrīkst mēs, kamēr cits spēlētājs nav uzlicis. To mēs arī redzam, korekta spēlē, Folds savā laikā. Nevienam arī nekā nav. Nu jā, nekas nevien paļonas, nu Arī nofaldo, jā. viena da kārta, jā, bet nu tā. Jā, bet arī tagad Aļeškinam ir savu veidu imidžs arī to, kad Nu jā, viņš parādīja desmitniekus, jā. Nav tā, ka viņš spēlē kā zvēja. Ar Jā. zvēju, es domāju, tur būtu pārāk. Varētu būt, jā. Bet es aizmirsu, vai viņš parādīja arī savus kalpus vai nē? Vai visi nofaldoja? Nē, viņš neparādīja, jo Neparādīja, jā. Strupka parādīja savus kalpus. Tā, nu, rekom, tiem, kuri grib paskatīties fotogrāfijas no turnīra, tad lūdzu Facebook un Krolā. Ja interesē, kas šeit notiek, tāda ekskluzīva informācija, tad Twitter Pokers Latvija un jāpalaidat garam kādu momentu Pokers Latvija YouTube lapā, lūdzu. Tā, nu, es biju domājis Māris uz Big Blind, es domāju, wow. Nu, coin flip Mārim. Gandrīz vai 40 000, tā kā jā. Не проигрывает вообще никогда. Nu, Insta. Потому что он и чемпион, и не проигрывает. jā, zvēja kaut ka joka par Māri, ka Māri nekad nezaudē. Не проигрывает. Nu, pagaidām redzam, ka tomēr nav taisnība zvējām. Laizāns droši vien ir iekšā. Nu jā, nu tā doma 5%. Klients, jā. Jā. Nu, daudz ir vidējis. Tagad viņam 80,000 būs, Jā. redzam, plus 42, bija 40. Jā, ļoti. Kaut arī tev sākumā, kā Mārim bija diezgan daudz, it kā labs čipstāks normāls, bet vienreiz zaudē 10 jā. blinds un tad atpakaļ uz tādu neīpaši labu pozīciju.
Diezgan ātra tāda struktūra, nevar tā pasēdēt, ka tur pagaidīt, vajag visu laiku piedalīties, bet arī nevar aizmirst, ka Dalebas maksa tikai 100 lati, un ja jūs gribat tur labu turneru, tad sakas jau no 2,5 eiro, tāda dažas dienas. No 2,5 tūkstošiem eiro? Nu, normāls. Tik daudz, lai būtu labs, lai būtu? Nu, jā. Lētākais, es zinu, tas Remop, tas ir 1600 eiro. Bet, pie 1600 eiro labāk, nevienam nav struktūra. Tur, ļoti laba. Kad mums Rīgā notika Remop Rīgā, tad Edgars Augstkalns bija vienais, tur 40,000 latus. Un kāds bija iepirkums? 1600 vai? 1200 latus. 1200 latus. Diezgan daudz, jā. Jā. Bet, pirmā vietā arī labā. Jā. Bet es neteiktu, ka struktūra ir vissliktākā, bet, 3 minūtes ļoti ātri paiet, īpaši, ja kādi spēlētāji šodien pie mūsu galda. Bija viens džeks, kurš bija ļoti lēns. Vairākas reizes, kad pēc kaut kāds 3. reizes, ka viņš tā vienkārši, es nesapratu, kāpēc viņš tik ilgi visu laiku domā, ka... Jā, tas, kurš sēdēja 9. sītā, jā. Viņš, jebkuru darbi būtu, viņš tur tā, tur doma, tur tā, bija jocīgi, jā. Īpaši tā, ka vienreiz viņš kāds 4 minūtes domāja, vai kālot river, vai nekālot. Bet es domāju, tas ir no tā, ka cilvēki atnāk tādu pirmo reizi, viņi dzirdīja, ka labs turnīrs, grib uzspēlēt, atnāc uzspēlēt, un viņam, viņš nav, tu jau esi daudz spēlē visu laiku, pelnā ar to savu dzīvi. Viņam tas ir tā, ka viņš, nezinu, vajag padomāt, tā, viņš īsti nevar novērtēt savu roku, bet tāpat tas trācina pie galda, tā mēs pilnīgi piekritam. Tev liekas, ka viss ir viegli. Tā, mēs redzam, ka Aļoškinam ir vairāk nekā Zvejam. Ļoti labi, ka viņi uzraksta šoreiz labāk. Jā, kad uzraksta cik Big Blind. Big Blind, tu uzreiz var saprast. Un tad vēl uzliek secībā, kuram vairāk čiperi. Tā kā mēs varam redzēt, ka praktiski visiem... Aļoškin tagad mums ir čiplīts. Jā, 40 Big Blind. Un arī nav tik pārāk daudz. Vienreiz zaudēja vidējam stekam, un tad... Atpakaļ tādā. Jā. Tieši Aļoškin man izsita pie galda. Tāpēc novēlu viņam veiksmē. Jā, piekrīt. Tā Zveja atpakaļ iekšā. Kas viņam ir? Jo tomēr UTG viņš uzbruktas arī. Jā, viņš arī pirmais, vai ne? UTG? Jā. Kungs Žek, man liekas, tikai call. Es nomestu tādu kārtē ar 9, es točno nepielīdzinātas nekādai likmai. Tā, diezgan tāda lūs spēle notika pat, ja blindi ir tādi, tā. Varbūt tev liekas, ka lūs, es vairāk to redzu, kad viņš grib varbūt nav pareizi, bet tie ir galā tikai 9. Viņš it kā negrib nomest arī. Jā, bet viņam ir tāds flops. Ko, Zveja? Ček. Būtu ļoti labs čeks, jā, maliks. Būtu labi, ja dūzis vai punkts, kaut kas tāds. Bet es kaut kur jūtu līdzi Zvejai, kad lai nebūtu tāds six setup. Ka viņš, manuprāt, ja parādītos kungs vai kalpus, viņš nenomest noteikti. Jā, viņš jau spēlēt līdz galam. Jā, kungs kalps. Jā, tagad nomet. Tā labi viegli izglabājas. Jā, viegli izglabājas šajā reizē. Es čekoju to arī turnu, jo šeit ir sapratams, ja bilde neatnāks no community cards, tad nevar neko tur dāvāt. Parādījās jau. Bija 2 flash draw, maz ko. Bet man kaut kā nekad neticis, kādam var būt flash. Jā, tev neticis. Kad tā. Man problēma arī liekas, ka viņiem viss ir. Es nevaru. Un īpaši, ja tev ir kaut kas liels kā sets, tad tev vienkārši, manuprāt, tāda automātiska sajūta ir pasargāta. Set, tā, kā laba roka, gribu vinot pat tāds, bet zaudē tāda stipra roka, jāatnāks, es nevarēšu nomest. Tā ir tāda galvā. Jā, laikam tev taisnība, ja reiz viņš čeko arī uz turnu, tad viņam nav flush draw, jo ja viņam būtu flush draw, viņš betot. Īpaši tāds tips spēlētājs kā Zveja, kas ir agresīvs. Tā, Paļonas no hijackā uzbruk. Hijack tas ir viena pozīcija pa labi no dilera.
Ļoti, es atvainojos, tas ir divas pozīcijas. Viena Hijack, tas cut-off, jā. Jūs uzreiz dzirdat, kurš spēlē pokeru, kurš nespēlē. Nu, tā. Gadās visiem. Tā, nu, un šeit bija šī reklamā pro spēlētājiem. Ja interesē labs piedāvājums, tad kopā ar Donku ar Gonkam var dabūt nākamies 3 mēnešos no tāda procenta, ka jūs redzat, jā. 80%. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Es Vidēji kaut piekrītu kur. ļoti daudz, un es domāju, ilgi tā nebūs, jo tomēr viss tā konsolidējas, drīz vispār regulāriem neviens neko nemaksās, tāpēc domāju, ka tas pēdējās iespējas dabūt no labus piedāvājumus. Jā, kam interesē, rakstam? Jā, man interesē. Varētu Nu, mēģināt, lai mēs gan es nezinu. pēc tam varam pārunāt, es jā. pastāstīšu, kā tur ir. Lai gan, manuprāt, es internetā. Es tiešām gribu iemācīties. Jā, nu tad tas tā. Es dzīvoju kaut kā interesantāk spēlēt, bet arī ir savu plusu, savu mīnusu. Ir Jā. kā komunikācija ar cilvēkiem, bet dažreiz ir laikam tādi tipi, ar kuriem negribas komunicēt. Nē, es ļoti daudz, man, piemēram, ļoti izgābi mūzika. Nā, Un tad mums ir all-ins. jā. Zveja ir all-in, jā. Bet, nu, es nesaprotu, viņš nokāloja. Viņš nokāloja točuku. Nu, Tā, nu tagad kā? redzēsim, kādas emocijas būs. Nu ko, nu vajag šis par zvēju. Tāds flops. It kā viss kārtībā. Nē, nu dūzis. Oi. Tas gan ir tik sāpīgi. Nu, Zveja tas, vienkārši. Zvejā ir šis galds, tā kā televīzijas galds galīgi neiet ārprāts. Viņš tagad domā, nu kas, nu jā, mēs redzam, viņam bija viena piekdaļa no visam čipiem, kas ir turnīra, un tagad viņš ir uz robežas, lai izlidot. Nu tā. Nu, tagad pilnīgi pēdējās rokas viņam pavisam neveicās. Nu jā, viena pirmā izpala, kad viņš tā nespēlē, tur bija Tā bija slikti, bet slikti, pēc jā. tam tomēr veiksme kaut kur blakus staiga, bet ne pie viņa. Jā. Īpaši pēc tāda flopa, ne? Jā. Man kaut kur bija tāda visam sajūta. Man likās, ka interesanti tieši mums pie šī galda nevēl parāda tādas izspēles. Un tagad izstāst, ka mums, es nezinu, vai viņš vēl nav short stacks, ne? Bet, nu, diezgan tuvu. Nu, Laikam ir kaut kāda viņam 300,000. 30 viņam taču ir, jo tā spēlē, ka tas ir kādas 6 viņam ir, jā. Bet, nu, tāpat viņam bija 200 tās. Principā, ja viņš aizietu vai es domāju, viņš tiktu uz fināla galdu. Jā. Nevarētu tik daudz blindu apest. Bet, nu, reāli, jā, viņam vajadzēja Nu, vai, uzvarējuši to. tā, pagaidām, nu, tā čip līderi zauda naudu. Jā. Tagad Aļeškina, Un tagad viņš uzspēlēs, jā. Zveja. Nokālos. Labi, viņš ir pozīcija, bet Jā. viņš ir tik īsts tagad, ka tā, nezinu, man pārāk tā nepatīk viņu klausīt. Jā, īpaši tā situācija, kad, Viņas tā, jā, kad visi ir redzējuši to, kad viņš jā, tikko kā zaudējis. viņš spēlē, jā. Jā. Tas nebūtu, manuprāt, būtu ļoti, tāds ļoti viltīgs, ja viņš nokālot ar lielu kārtu arī. Nu jā, tam piekratu, bet Neviens viņam nedod kredītu. Bet, nu, tagad tagad, viņš uzskatīs 10 vai dāmu, manuprāt, viņš nekad nelaidīs prom. nē. Viņam arī nav jau izvēle, banka ir 20. Nu, Tagad būs bet arī vēl flash draw, Jā. tā kā varētu. Kā redzam, arī ir tas flash draw, Un bet redz- tagad ir 3 spēlētāji. Jā, bet redzēsim, ja viņu ieliks visu iekšā vai kā viņam paveiksies, ne, tad vēl arī ir tā, ka tev kā ir uzkrīt, un tad Jā. viss nekas neiet, atkal zaudē. Nu tā ir, ka viegli tu nevar vinēt. Nu, šeit mums ir reizolē. Installin, jā. Jā. Ļoti dusmīgs olin, kas varētu signalizēt to, ka viņam ir dāma. 40 pār. Nav 40 pāri. Paprasies saskaitīt, lai gan. 43,300.
Kol, ja? Jā. Nu, ko? Nu, es Davai, nezinu, ko. veiksmi zvējam. Jā, šoreiz viņam vajadzētu Nu, būs uzvarēt atkal. sapīgi, ja viņš arī šito Jā. pazudēs. Viņš izlidos no Jā, turnīra. viņam vēl daudz. Ārprāts, nu kā? Un nekas. Jā. Ļoti žēl. Stundu atpakaļ es teiktu, ka Jā. viņš var vinēt turnīru. Jā, viņam arī tā, nu negrib, viņš iet no tā galda. Jā, pavisam nepaveicās. Bet, nu, tāds ļoti labs, Jā. vēl visiem veiksmi. Jā. Protams, jā, bet nu reāli nepaveicās. Jā. Visu laiku. Jā. Vot ar drovu flash tas, ko, nu, nezinu. Arī nav īpaši labi, jā. Tad pāris galda, nezinu. Jā. Iedomājies, ka šoks viņam šoksējās pie galda. Jā, viņi arī par to runā, ka... Protams. Šoks reāli. Viņš apdomā. Nu jā. Mārs tā, Nu, indīgi. Marijas tā. Jā, Bet dabūja tā pirms tam zvej arī bija, nu, jokojas par Marijas laiku viņam, es domāju, tā jau sen, tā vēsture. Nu, ko, nu, Pišķiņ žēl es tagad nedabūjām. domāju, ka būs ļoti pasīva spēle, nu, tā. Jā, jo visi Jo- kā koncentrējās Jā. tieši uz zveju, jā. Tagad visi spēlēs konservatīvi, jo vēl viens izlidoja, drīzumā būs 2 galdi. Jā. Nu, tā. Nu, visiem mēs pazudējam tikai no tā izspēlē, jo, ja zveja paliktu spēlē, visiem būtu jautrāk. Tagad tā. Neizskatās, ka kāds paņems savas rokas spēle ritmā. Jo, nu, ot, call, visi fold un no small blindi pielidināties big blindam. Jā. Nu, tā nedrīkst spēlēt. Vot, Paļonas malacis uzrīzoja. O, Jā, vot tas laba spēle. Tā arī vajag, nu, spēlēt. Ja tu redz, ka kāds pasīvi, nu, ņem savas rokas. jā, lielākoties tā būs vāja kārts. Jā. Jā, tā kā laikam mums arī neviena pagaidām jauna cilvēka nebūs pie šī galda, kamēr nepaliks 2. 2 galdi. Jā. Nu, ko tad mums ir jārunā? Jautra. Nu, jā. Pastāstīt kaut ko, nezinu, par Vegasu. Tur tā. Kā tev salīdzinājumā Vegasā ar Madridē? Nu, es pateiktu to, ka Madrida, manuprāt, ir vieglāk tagad. Pēdējo reizi, kad es biju Vegasā pagājušo gadu, man likās, wow, es spēlēju parasti tos limitus, ko es vienmēr spēlēju, un es saskāros ar daudz vairāk grūtākiem spēlētājiem. Man likās, tas bija tieši tāpēc, ka tieši bija tā Black Friday, kad aizliedz internetspēlētāji jā, aizgāja. es spēlēju savējos limitus, kas parasti ir vai nu 1-2 vai 2-5. Spēlēju 2-5 un lielākā daļa pie man galda nesā hoodies, savu mūziku klausās un te ir kaut kāds forbid bluff, preflop, kas praktiski nekad nenotiek normālajās dzīvē. Cash games. Nu jā, tad Eiropa tomēr točno labāk. Nu, vismaz tas bija pagājušo gadu, nezinu kā. Tad, protams, kad ir ļoti liela izvēle, ir viss tā atmosfēra, un, protams, ik pa brīdim atnāk kāds arī vājais, bet vienkārši citādāk spēle jāpielāgojās ir mazliet. Bet es pēdējā laikā īstenībā man nekas nav pretī spēlēt pret labiem spēlētājiem. Man ir, nezinu, man liekas, ja ir stiprs spēlētājs, labāk aiziet, jo, nu, tā, ja padoma, tas, nu, nebūs tik liela atdeva, kā no vāja spēlētāja. Varbūt tomēr, nu, tu esi uzlaboji savu līmeni, tu spēlē labāk, tu jūt, ka tu vari apspēlēt, bet naudas iztīksmē tomēr nezinu, jo man pokers liekas, ka galvenā ir nauda vispārējais, tas tā. Jā, kaut kur tev var... Es arī pēc tieši tādas pašas stratēģijas arī braucu uz Madridu, bet dažbrīd man likās, ka es tā gribētu, lai tu vismaz padomā kādreiz. Ka tu neko nevar izdarīt. Tā, tu nevar gūt tādu gudru gandarījumu no savas izspēles, ka tev visu laiku jāspēlē tik banāli ir, un tad tev gribās pateikt, tu vari mazliet padomāt. Vai... Bet, jā, un tad mums atkal ir kaut kāds action. Jā, nu, tur cut-off, Mario. Cik viņam ir 24? Nu, es godīgi sakot,
Viņš nokalā. Tas ir tāda karta, ka es uz robežas. Man vajag saprast, kas spēlē pirms tam, lai pielīdzināties. Ja viņš nespēlēja aktīvi, es točnā nav. Jā, un Točiks bija diezgan pasīvs. Jo tu vai zauda dūzim, vai zauda pārim. Bet, protams. Māris. Kā Zveja teica, ne? Jā. Bet pirms tam nepaveicas, tagad paveicas. Cerams, Mārim būs viss kārtībā. Tomēr Māris spēlē visu laiku, man patīk. Viņš tur visu laiku piedalīs, ir aktīvs, lai veicas, lai ar labu noskaņojumu aizbrauc Vegas. Protams, kas var būt vēl labāks, ne? Tieši pirms brauciens. Turnīru tas ir mans tagad mēnesis. Ļoti tā dod tādu pārliecību un tādu. Bet pokerā tas ir svarīgi, tā pārliecība. Uzreiz paliek, ne? Piesēdies pie galda ļoti. Es visu redzu, visu kontrolēju, tā. Tagad es atņemšu jūsu naudu. Ir, tas palīdz, jā. Kaut kā citi to jūt tādu enerģiju, ka tu pārņem viņus. Piekrīt. Tā, tagad mums ir 3, 4, 5. Matematika man galva saka, ka vajag kādu 2 galdi. Jā, varētu būt. Arī, manuprāt, vajadzētu balansēt arī tad. Balansēt arī. Nevis vajag. Jā. Bet mums šeit notiek visi mierīgi, draudzīgi, tāpēc neviens nestres un tā. Jā. Un arī spēle paliek īstenībā daudz interesantāk, kad tu sāc spēlēt ar mazāk. Jā, es vispār piekritu. Visi turnīri 5 maks vai 4 maks. Tā. Labi, nevienam, kā zinot, tas nav izdevīgi. Ja tomēr ir vesels galds izmantot pusē. Bet tas, pat arī 2+2, tur visur formās tas 4 maks, kurš visi viņu dievi, viss krūtokais, vislielākais, tur visi grib, iesprings tas tā. Kā tev tāda short-handed? Jā, man patīk dzīvē, short-handed. Protams, jā, es jūtos labi. Bet, ja, piemēram, ir tādi spēlētāji, kur es jūtos, ka es varbūt neesmu tik labi pret viņiem, tad nē. Tad, protams, tad pagrūti tā spēlē paliek. Bet pie short-handed, tad tur ir table rake break, ne? Nē, viņi mums netaisīja nekad. Nē, dažbrīd ir tā, ka spēlē ļoti ilgi modenē, kad paliek viens galds un tad vēl pēdējā pusstunda. Tad ļoti bieži ir, kad ir short stack. Bet nē, tieši to pašu rake. Jā, jo tas atceras es nekad nezināju, kā tā ir. Es pirmo reizi, kad aizbraucam uz Vegasu, un tur dealer sēž, mēs tur palikam, tas bija 10 cīti. Mēs palikam 4 vai 5, tad viņš sāka pateicēt rake break, atnāks pizbos, samazinās reiku. Mēs pasasam, atcinu, un viņam čāju tur iemetam uzreiz. Ir. Manuprāt, Vegas ir viena no vislabākajām vietām tieši reika ziņā un pret visu attieksmi un tam līdzīgi. Ļoti fleksibli. Tur ir visus tiem tīpiem un tā. Nav tā Eiropa nekur. Ko, laikam 2 galdi vai? Jā, droši vien. Mums pievienojās aizstās 3 jauni cilvēki. Tā godīgi sakot, ne ar vienu nevis mēs spēlēs. Mēs tāpat. Bet mēs redzēsim viņu kārtēs un ļoti noderīga informācija. Tomēr, ja tā pasēdēt, pakomentēt kādus 3-4 turnīrus LPS, tad tu, principā, zinas visu Latvijas spēlētāju, kā visi spēlē. Tad nākošais mēs kā iesim, tad mēs uzvarēsim. Cerams. Jā. 8.4.32. Jūs varēsiet redzēt sagreztais materiāls no tiešradiem pa katru galdu YouTube Pokers Latvijā. Tāpēc, ja kāds ir padomājis, ka tomēr viņš grib apetīt to spēle, tad ar visam kārtam viss būs. Ar mūsu komentēšanu arī ar to nevar. Cerams, jūs vēl skatāties un klausāties, ko mēs šeit runājam. Manuprāt, mēs ar tevi esam tādi ļoti nopietnie tipi. Jā, ja būtu šeinis ar sprānci, tad šeit būtu tā. Ko tu dari? Jā, bļaustīšanās un tā. Manuprāt, es arī skatījos to pagājušās sērijas, kad vismaz viens no viņiem komentēja, un tad viņi uztaisīja vienu tādu spēli, ka viņi deva kartiņas, tā kā futbolā. Dzelta tad par izlikti. Par kļūdām. Tas bija tīri jautri. Labi ideja. Mums ir kaut kāds break. Jā, tā izstāsta, ka varbūt ir